Ekspedīciju atbalsta Freko, Radio 101, K-centrs.eu, Geo, Kas jauns un Canon. Ģenerālsponsors Cēsu alus. Iepriekšējā sērijā ekspedīcijas komanda pārvar vairākas upes, bezceļu un dubļus un nokļūst līdz pirmajam Krievijas pasta ceļam, kas Pētera I laikā savienoja Mezeņas ostu ar Krievijas centrālajiem rajoniem. Vietā, kur upi nevar pārbraukt ar mašīnām, ceļotājs satiek pārcēlāju, kuram ir paštaisīts prāmis. Lai arī peldošais metāla gabals izskatās maziņš, tomēr saimnieks ir gatavs vienā piegājienā pār upi vest 2 mašīnas vienlaicīgi. Сразу кушать. Сейчас ведь вымывай, вот рукой протер и все, кушать можно. А витамин самый шелухатый. Крупнее этого потом нету. В этом году из-за чего, ну, сухая земля. И говоришь, было не влезать в землю. Сам, все, я только выкопал. Я вас увидел, я ж приходил вон на горку. Увидел, я говорю, ребята, приехать, сейчас картошки отнесу. Nu, nenotiek nekas tā ciemā, nu. Sestdienas vakars ierodās oranžas mašīnas. А вдруг? Сухая, блин. Ила не заходит в землю у меня, клина. Да хоть рожа, наверное, плохая у меня. Даже вилы не заходят. Вот такими же колесами были в прошлом году. Машины мелкие, как эти, легковушки тоже. А это у меня вот машкары. Что уже замызгало покопались. Pirmo reizi ceļotāji var aplūkot, kā ar uzmācīgajiem knišļiem un odiem cīnās vietējie iedzīvotāji. Конечно, от машкары. Говорит, если не это что зашью дай. Полностью, чтоб... Особенно, когда картошку берешь или сено косишь, машкара выйдет туча. Ну, куда деваться? Nu nav, bet zinu, ka ir jau forši nākšanā pie ūdens, nu tās sajūtas un tas viss, bet tas knišļu vājprāts, nu briesmīgi vienkārši, briesmīgi. Odi vēl nekas, bet tās mazās mušavas. Bet odi arī plus 30. Iliena ēnā momentā uzbrūk naušu, momentā. Stāv saulītē gaida vēju, lai pūš viņas prom, citādāk nav varianti. Davai, счастливо вам! Es saprotu, kāpēc vietējie ļoti priecātos, būt jūrmalā un priecājas, kad aizbrauc uz turieni, tāpēc, ka tur var noģērbties un būt kails, izmantot. Es man pa nakti sakodu. Viss ir. Nedrīkst atstāt nevienu šķirbiņu, jo tie sušķi, viņi lien zem krekla. Ja tu nesabās krekla biksēs, lai aiziet un pabūt nedaudz vienatnē, velkam masku. Pret bitēm. Labi, dodamies filmēt. Pa lielam iet uz darīšanām uz mežu, pēc to 3. Viens dara, viens spiež, otrs dzenā mušķis un odis. Trešais trokšņo, lai lāči Daudz sievietes parasti gribētu braukt šādās ekspedīcijās, bet ja viņas reāli saprast, cik viņš šeit ir daudz, sajust to tad viņas uzreiz vairs negribētu. Ceļot pampuci un viss, un es saku, sakosts un niez un tā kā. Un tā. Tu vienalga forši, vai ne? Vienalga forši. Ko tā garām taču, taču teicis līdz kniedēm tur caurums.
Ierastā dienas kārtība ar trauku mazgāšanu smiltīs un ēdiena gatavošanu mazajā lauku virtuvē otrās nedēļas beigās vainagojas ar šim periodam raksturīgu parādību – kopgaldu, kurā ēdiens tiek pasniegts no viena trauka, tā kurā gatavots, un minimālu ēšanas instrumentu pielietošanu, lai taupītu laiku un tīros traukus. Nav karots. Rindā, jā. Būtu tas, kas daudz sievietes atturēt saviet. Netīrie trauki, ka nav kārtības mājās. Mazais ciemats Mezeņas upes krastā, līdzīgi kā visas pārējās apdzīvotās vietas, kas pēdējos 500 km redzētas ekspedīcijas maršrutā, izskatās laika un civilizācijas neskartas. Visa sadzīve un dzīves ritms ir saglabājies tā, kā pirms 2-3 gadsimtiem. Šeit ir jāatcerās, ka tiek izmantots viss, pilnīgi viss. Nekas netiek mests ārā. Lūk, arī mašīna. It kā liekas, ka beigusi savu eksistenci, bet izmanto kā taču. Pēc ilgāka laika Krievijas plašumos ceļotāji ierauga mājdzīvniekus, un viņu reakcija, lai arī mazliet neadekvāta, tomēr ir attaisnojama. Zirgam to čitā, vai ne? Aitiņai arī aizgāja. Vai neiekoja. Tāpēc, ka tu Dievu nopiekstāt. Izrādās šajā ciematā atrodas arī stratēģiski nozīmīgs objekts – meteostacija. Lai uzzinātu, kas notiek ar laikapstākļiem un noskaidrotu prognozes un situāciju reģionā, Aldim tiek dots uzdevums ne tikai iepazīties ar meteostacijas vadītāju, bet arī pēc iespējas vairāk uzzināt par stacijas darbu un šīs vasaras izmaiņām dabā. Все измерения через 3 часа, а вот на почве все в один срок в 12 часов А в 12? дня. Один раз. А ночью ведь не Через 3 часа 8 сроков. Да? Да, Даже ночью? даже ночью. И эти данные куда отсылаются? Мы передаем в Архангельск. Ага. А эти градусники сейчас что там? Так, это почва на глубине 5, 10, 15, 20 сантиметров. Ну вот, а такая жара когда последний раз наблюдалась вообще? В 37 В году. 37-м, говорят, да? Где-то около этого времени. А вот река очень высохшая. Вот такая река, вот по реке. Если бы река была такая мелкая, значит и жарко было. Вот в 37 году. Daudz laika ir pagājis kopš tā brīža, un neviens īsti neatceras, vai karstums un sausums ir bijis tik ilgstošs kā šovasar, un cik ļoti upe bija izžūsi 1937. gadā. Ja ticam mērījumiem, tad šobrīd Mezeņas upes līmenis šeit, Krievijas ziemeļu nostūrī, ir krities par 2,5 metriem, kas šādai pa līdzenumu plūstošai lielai upei ir diezgan katastrofāls rādītājs. Ekspedīcijas komandai šodien ir jāsasniedz Komi autonomā republika, un līdz naktī jāšķērso milzīga, neapdzīvota mežu teritorija, caur kuru ved īpaši sarežģīts betona ceļš. Bet līdz tam ir vēl mazliet jāpacīnās ar gandrīz 200 km ceļa ar nenoteiktu vai mainīgu segumu. Jābrauc mājās, un tā ceļa sajūta, viņa atkal mainās, protams, jo tu brauc mājās, tu brauc kaut kādu konkrētu mērķi. Tad es braucu mājās, un tā sajūta iekšās ir savādāks. Bet tagad es šodien arī braucām pa dienu, es vienkārši braucu pa ceļu. Un viss, man neinteresē nekas, es vienkārši grozu galvu, domāju kaut kādas savas sīkās domiņas, un viss ir kārtībā.
Sasniedzot Komiju republiku, ekspedīcijas maršruts sāk virzīties atpakaļ uz Krievijas vidieni un vienlaicīgi uz māju pusi. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka visas grūtības un piedzīvojumi ir aiz muguras. Uz otrais drīkst uzlīmēt īrēji dzīvokli Rīgā. Nu, lai vai kā, arī šeit mēs esam. Нас повсюду. Ищут. Сейчас уже. Pēc neilga brīža ceļotāju mašīnām jānogriežas no Grāns ceļa pa labi uz tā saucamo Betonku, kur sāksies vientuļas un neapdzīvotas teritorijas bez ciematiem un pilsētām. Betonka, jeb ceļš ar betona plākšņu segumu, ekspedīcijas komandai nav svešs. Tomēr pirmo reizi viņiem būs jābrauc pa šādu ceļu vairāk 100 kilometru. Tā brauc un nav sajūta, ka viņš nebeigsies nekad. Tā Betonka vispār vislabākais no visiem ceļiem. Tāpēc, ka tur visu laiku ir kaut kas jādara. Pa taisnu ceļu tu brauc, vai ne? Bet tur bija baigi forši. Tur bija visu laiku tā, ka jālīkumo, bedrītes, jāskatās, jābremzē. Tālūk, nē, bet tas bija īstenībā pēdējo dienu tāds lielākais tāds piedzīvojums. Tas tāda pilnīgi nekurienes vidus. Pēkšņi iebraucēja krustojumā, tur bija vairāk. Uz vienu pusi nebeidzams, uz otru pusi, uz visām 4 pusēm nebeidzās nekad. Tā mistika, goda vārds. Tā, tu brauc, tā kā vilcieni. Kaut kur pa kaut kurieni. Šajos bezgalīgajos mežos un purvos pirms tam ceļa nav bijis, bet 80. gadu sākumā Padomju Savienība izdalīja daudzus tūkstošus hektāru meža draudzīgajai Bulgārijas Socialistiskajai republikai. Bulgāri ātri saprata, ka pie koksnes šeit var tikt tikai tad, ja uzbūvē ceļu, un nepagāja ne 2 gadi, kad 100 kilometru betona ceļu sadalīja milzu mežu teritorijas lielos kvadrātos. Labs? Aizmigt nevar. Vismaz. А вы откуда? А это где? Не был? Нет. Адресок дадите? Машина классная. Man vairāk patika tas ceļš, tas kur veida uz to lāgeri, tur, kur mēs braucām. Jo tur tā čuteņa, kad saproti, ka tur, ko teica Fāči, ka tur tie zeki uz tiem 80, ka tur griezis iedomājies, kas tur bija. Te tā, nezinu. Opā, rekā vingā. Opā, idejā tagad tie zeki. Redz tās, viņš tikai iztēpjās, parasti viņš nokrīt uz zemes un 50 reizes atspiežās. Gaņīm ših. Betonka ir būvēta pagājušā gadsimta 80. gados, un kopš tiem laikiem šeit nekas nav remontēts. Tāpēc ik pa brīdim mašīnām ir jāsamazina ātrums ne tikai pie bedrēm, bet arī pie armatūras stiņiem, kas izlīduši no sadrupušā betona. Kurš bija laimīgais stūris? Es nebiju. Nebija? Vāter, kur tu skatījies? Skatījāmies otrā pusē. Uz burundukiem droši vien jūs blenzāt. Nē, skatījos otrā pusē. Bet tur tāds zaķis izskrēja. Un atpakaļ mežā. Tāds, saprot. Mēs saplēsām, tāpēc, ka mēs esam sūrie džeki. Jo sūrāk džeks jau vairāk gumijas izlieto. Kā sūrie džeki gumijas neskaita? Tā ir. Jauna pieredze ar jaunu Daugavpilsnu. Es esmu Daugavpilsnis reāls. Un galu galā, teikt, 3 lietas, labas lietas, jā. Trešo reizi nomainīt riepu, es jau pieļauju, ka arī vienatnē varētu tagad nomainīt. Skrūvēja, tās skrūvas vaļā nemocēs. Sūriem džikiem tas nav kavēkals. Tieši tā.
domājām, ka no rīta nav nevienas zamaroķis salāda. Kā tā slaida braukt uz priekšu kaut kā. Tad, kad tu saplēsi savējo, tad saspringsi tikai iedomājies par to, šitā ir 50 klāt. Tad, kad tu saplēsi citam, tad tu, kaut kā tā nesmuka sanāca un tā. Bet ļoti kapitāli vispārēji uztvēra. Nesita tikai palamāju. Tā kā viss kārtībā. Te mēs pār robežai varēs vest, iekšā bāzt visādas lietas. Suvenīrus mīļotajām sievām. Tad kaut kā jānovēl kaut kāda laime tam ritenis. Tur kaut kā tieši šitā puse, viss trīs šajā pusē. Tas ir sūrais čels. Cik tur mēs nobraucām, 200 km pa to ceļu, kur bija pie katra līkuma zīme un pie katra tiltiņa bija ātruma ierobežojums. Šeit nebija pat neviena norāde, izņemot to, ka Ļesņičī pašol na 102 km. Un tas arī, tā, tur pilnīgi cita realitāte bija. Jo vairāk ekspedīcijas komanda attālinājās no ziemeļiem, jo skaidrāk palika, ka dienas dūmaka, kas daļēji aizsedz sauli, ir dūmi no Krievijas centrālās daļas meža ugunsgrēkiem. Jau kopš pusdienas laika saule atgādināja blāvu oranžu apli debesīs, ko var aplūkot ar neapbruņot aci. Tomēr meža ugunsgrēki nav bīstamākais, kas ceļotājus sagaida bezgalīgajā meža biezoknī. Šie meži nav tik neapdzīvoti, kā rāda kartes vai šī reģiona apraksti. Šeit joprojām notiek aktīva meža izstrāde, un ik pa brīdim ceļa malās var pamanīt arī meža cirtējus. Lielākoties vīrus ap 40. Ieslodzītos zekus no nometnēm, kas atrodas šajā pašā, it kā neapdzīvotajā mežā. Kā zināms, ka šo vīriņu darbs jau neko nemaksā. Un diezgan ekonomiskais ieguvums droši vien, ka ir milzīgs, vai ne? Un tā pēļņa arī droši vien ir diezgan laba no tā, ka tev ir vesels, tūkstošiem cilvēku, kuri strādā tikai par vēderu. Principā vergi. Tie bija labie tādi tipāži, katram savs tetovējums tur uz rokas ar kaut kādu zīmējumu, līdz ar to es pieņemu, ka tas kaut kāds tur apzīmējums, tur hierarhijas. Tetovējumi? Jā. Nē, apmēram zināms, piemēram, baznīcai tornīši, ja? Un tad cik tie tornīši, tik viņam ir sodāmības, ja? Jā, tad ir kaut kāda tur, kas norāda cik gadus, un tad ir vēl, kas simbolizē, kur viņš ir sēdējis, ja? Tad dabīgi ir visādas tur meitenes satetovētas virsū. Kādi jābūt meitenes? Nē, viss kaut kas ir tādi, kas vispār tur acis var redzēt tikai. Priekš aiztais acis, viņam tur rakstīt, viņi buģījies pļu. Plakti. Žuļikiem jau pārstāv visiem tetovēm, bet, teiksim, kā viņi var nenosaukt pa politisko, ja viņam ir uz vēdera uztetovēts Ļeņins un apakšā uzrakstīts War. Kad es viņam prasu, kā to tā var Ļeņinu tur tetovēt uz vēdera vai uz krūtīm, ja, un rakstīt War, viņš saka, kā? No apakšā rakstīts Veļīkā Oktyabrskai revolūcija. Tādi džeki, kam bija, piemēram, esesiešu uniformas uztetovēts virsū Krievi. Nopietni, jā? Pārsvarā tie, kas tur sēdēja, tie bija tādi, kam bija nospļauties par to padomu varu, un varbūt zinām mērā viņi tāpēc sēdēja. Vēl to jau es dabīgi neredzēju, bet tur bija tādi, kam tur uz pakaļas uz katras ļaškas pa vienai vēlnām uztetovēts, un kad viņš staigā, tad viņam izstāsta, ka viņam vēl nogus pakaļām ir iekšā. Tomēr ceļa finišs, ko sasniedza ekspedīcijas komanda, nebija gaidītā nokļūšana atpakaļ civilizācijā. Ceļš beidzās pie šlagbauma, aiz kura joprojām atrodas ieslodzīto nometne.
Нифига, такую технику не видел еще. Дорогу проскочили! А это зона запретная. Здесь запретная зона, зэки. Pāči izkāpa pārā, tur aprunāties ar vienu. Viņš bija vienīgais drosmīgais, kurš tā kā uzdrīkstējās. Tā kā viņam kaut kāda pieredze ir bijusi tajā visā. Parunāties ar žuļiku. Žuļiks viņam roku nedeva, bet Pāči teica, ka tā viņa arī darot, ka nedodot rokas. Viņš kā stāv, nevar tagad parādīt, ka pieceļās. Rokas, kaut kur jābāž šortos, nav kabata zem krēkauša. Sēdēja divi tādi labi kopti žuļiki, bet pilnīgi balti, aristokrātiski, kuri pa laiku mums skatījās. Man jau liekas, ka būtu baigi kapitālā intervija, bet bez kaut kādiem, bez miličiem vai kas viņus apsargātu, tas bija pilnīgs neprāts tur līst iekšā. Daudziem no viņiem vienkārši nav ko zaudēt. Viņi 2 vai 3 labu dienu dēļ ir gatavi atdot visu. Viņi, teiksim, ja viņam pateikt, ka tagad tu vari nedēļu braukt un dzert tur, cik gribi, jā, tev būs sievietes, tev būs viss, bet pēc tam tev jānomirst. Es domāju, viņi visi aizbraukt. Jo vairāk tuvojās novakare, jo pārliecinošāk varēja noticēt stāstam par apburto mežu, kur apmaldīties var ar vismodernāko aparatūru un precīzākajām kartēm. Starp neskaitāmajiem baļķvedējiem, kas uz ārpasauli nogādās zeku nozāģētos kokus, ceļotājiem izdevās sastapt arī mazu pasta mašīnu, kuras šoferis labprāt dalījās ar savu informāciju par šejienes ceļiem. GPS globālās pozicionēšanas sistēma, kas iet caur satelītu un tā tālāk. Nav, vienkārši tur nav. Tur nav. Lūk, kādā nostūrī mēs bijām. Nav, nekas nestrādā. Bet tā tas arī ir. Tā ir vismaz saprotama karte, vai ne? Viņš jau neapmaldās. Mēs jau bijām tie, kas ar savām topogrāfiskajām kartēm aizmaucām garām, vai ne? Tas čalis jau visu zināja. Lai nokļūtu atpakaļ uz vajadzīgā ceļa, ekspedīcijai vistaisnākais maršruts ir pa tikko būvētu Lužņovku, jeb koka ceļu. Ideāla izmēra un kvalitātes zāģbaļķi ir galvenā šī ceļa sastāvdaļa. Ja tā izmaksas rēķinātu pēc Latvijas cenām, tas maksātu miljonus. Un es arī brīnos par to Krievijas izšķērdību, ka tās Lužņovkas pēc tam tiek atstātas, nevis tie baļķi tiek savākti un kaut kur aizvest uz pārstrādi pa to malkā, bet tas viss tiek pēc tam tur sapūst. Man tā sajūta ir tāda, ka visā šajā braucienā mēs nokritušus, nozāģētus, nolūzušus, pussapūšus kokus esam redzējuši tas daudzums, kas nevis aug, bet kaut kur mētājās. Tas ir viss Latvijas valsts meži. Man liekas, ka šeit jau viņi neapjēdz to, kāda bagātība ir koks. Teiksim, tur, kur es esmu bijis kaut kādā pamirā vai ķanšanā, kur tu nevari iekurt ugunskura, tāpēc, ka tur nav vienkārši no kā tev viņi iekurt, vai ne? Un šeit tu vari vienkārši kurināt, es nezinu, 1000 gadu. Ceļotāju apmaldīšanās aburtajā mežā un nokļūšana pie zonas vārtiem ir labs nobeigums stāstam par kādreiz Krievijas ziemeļos esošajām ieslodzījuma vietām. Tas lika saprast, ka šis stāsts nebūtu nav beidzies, un šeit, kādreiz plaukstošajā un attīstītajā ziemeļa reģionā, turpinās pamesto teritoriju atkal apgūšana ar ieslodzīto spēkiem. Braucot pa koka ceļu, ir grūti noticēt tam, ka ainava, kas pavērs aiz mašīnas loga, ir īsta, jo gan ceļš, gan simtiem gadus senais mežs liekas pilnīgi nereāls. Kā ekspedīcija atradīs īsto ceļu ārā no meža un kā nokļūs līdz mājām, uzzināsiet jau pēc nedēļas. Piedzīvojam ekspedīcijas 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai 10. noslēguma sērijā.